bezvadu piespraužamie radiomikrofoni mobiliem telefoniem. Kā pareizi izvēlēties, tik daudz ražotāji, dažādi modeļi, komplekti, aksesuāri, kādu mikrofonu paņemt savam telefonam. Šajā video mēs par to visu parunāsim. Kuru no radiomikrofonu ražotājiem izvēlēties savai filmēšanai? Ir daži zināmie ražotāji, kā Rode ar daudz radiomikrofonu sistēmām, vai DJI, kas ir zināms dronu ražotājs un arī mobilo telefonu bezvadu mikrofonu ražotājs, Godox, kas ražo daudz video studijas tehnikas, apgaismojumu un aksesuārus, un tādi ražotāji, kā HoloLens, Saramonic, Boya, kuri no tiem ražotājiem ir vislabākie. Tas jautājums, protams, ir interesants. Noteikti, ka dārgākie modeļi, kā Rode Wireless Pro, kas nodrošina lielisku kvalitāti gan ierakstīšanai, par ko mēs parunāsim tālāk, gan arī pašā izstrādājumā elektronisku kvalitāti, vai DJI mikrofoni, kuri ir dārgāk par citiem variantiem, tie dos jums labāku kvalitāti. Kas tas ir labāka kvalitāte? Šajā video laikā mēs to visu atkodīsim. Bet noteikti jebkurai video filmēšanai, jebkuram blogam, jebkuram YouTube'am pilnīgi pietiks arī ar HoloLens, Godox vai Saramonic Boya ražotājiem. Un es jums tuliņ paskaidrošu, kādas ir galvenās atšķirības starp tiem komplektiem, starp tiem ražotājiem un kuru jums pareizi būtu izvēlēties. Lielākā daļa radiomikrofonu komplekti sastāv ne tikai no raidītāja, bet arī no uztverēja. Jeb komplektā nāks raidītājs, viens vai divi, un uztverējs, kuru mēs pievienojam pie telefona vai pa taisni izmantojot savienojumu, par kuru pastāstīšu uzreiz pēc mirkļa, vai ar vadiņa palīdzību. Kāpēc tā ir? Kāpēc nevar radio raidītāju, kas stāv pie cilvēka, uzreiz pievienot pa bezvadu savienojumu, pa kaut kādu Bluetooth ar jūsu mobili telefonu? Īstenībā tur sanāk, ka joprojām Bluetooth, kas ir iebūvēts telefonos, lielākā daļa, veido nelielu aizkavi. Un sanāk, ja šis raidītājs būtu pataisni savienots ar jūsu telefonu, tad uz video būtu neliela audio aizkavē. Savukārt, komplektos raidītājs un uztverējs savienojas momentāli, un starp viņiem nav aizkāvēs. Tāpēc jūs varat rakstīt, un uz jūsu safilmēta video materiāla balss pilnīgi sakritīs ar bildi. Un īstenībā pastāv radio bezvadu mikrofoni, kur nav uztverēja, kur ir tikai raidītājs. Tas ir vairāk kā hands-free ierīce, un, piemēram, ar 5.0 Bluetooth paudzi. Tur ir tā aizkavē jau pavisam neliela, bet tomēr ir, un komplekti ar atsevišķi raidītāju un uztverēju joprojām ir ātrākie. Bet nesen DJI-am parādījās atsevišķi radiomikrofonu tikai raidītāji, jeb tie pārdodas bez uztverēja, un jā, tie nāk arī komplektus ar uztverēju, bet bez uztverēja viņi nāk gan balts, gan melns. Tie ir aprīkoti ar 5.2 Bluetooth versiju. Cik man ir zināms, tas Bluetooth vismaz uz doto brīdi pastāv tikai jaunākiem 16. iPhone'iem. Tad jaunākā iPhone īpašnieks var paņemt DJI raidītāju un pataisni bez uztverēja savienoto ar telefonu. Pateicoties jaunākai Bluetooth tehnoloģijai, tas raidītājs momentāli nodos skaņu uz telefona ierīci. Sanāk, ka tikai ar šādu vienīgu risinājumu un tikai ar jaudīgākiem iPhone'iem var dabūt, ka uztverējs bez uztverēja raidītājs darbosies ar telefonu. Tomēr tas skaitas, tā teikt, neprofesionāli, jo, lai mums pārslēgtu rakstīšanu uz citu telefonu, piemēram, cita studija, citā dienā, citiem cilvēkiem, vajadzētu sapairot šo te raidītāju ar konkrētu mobila telefona ierīci. Savukārt, kad jums ir vienkārši raidītājs un iespraužams uztverējs, paliek to iespraust telefonā un aiziet. Viņš strādās uzreiz ar jebkuru ierīci, pie kuras tas būtu pieslēgts. Tāpēc
sanāk, ka jā, var izmantot pliki DJI raidītājus, un nav nekādas vainas tā dariet, ja jums ir saderīgs telefons. Tomēr raidītājs plus uztverējs ir daudz drošāks un profesionālāks risinājums. Kā būtu ar radiomikrofonu saderību ar konkrēta mobila telefona ražotāju zīmoli vai to liksdiņu? Pirmkārt, tie telefoni dalās uz divam tādam saimēm. Vai tas ir iPhone, vai tas ir Android. Un mums ir zināms, ka iPhone'iem ir Lightning savienojums, bet tikai līdz 14. paudzei. Jau kopš 15. paudzes un tagad 16. paudzei iPhone'am vairs nav Lightning, bet visi telefoni, iPhone un Android tagad ir ar vienu un vienādu Type-C USB savienojumu. Tas nozīmē, ka visvairāk ir izplatīti radiomikrofoni ar Type-C savienojumu, kur ir tieši pareizes spraužnis, lai savienot ar jūsu telefonu, bet gadījumā, ja jums ir vēl kāds no iPhone'iem līdz 15. paudzei, tad jums ir nepieciešams radiomikrofons ar attiecīgu Lightning savienojumu. Un daudz mikrofoni satur vai nu vienu, vai nu otru savienojumu komplektā, bet primāri ir interese tieši par tiem radiomikrofonu komplektiem, kuri der un darbojas gan ar Lightning iPhone savienojumiem, gan ar USB, Android un jaunajiem 15. un 16. iPhone'iem. Kā tas varētu būt? Te jums priekšā ir tieši komplekti, kuros uzreiz ražotājs dod ne tikai pašu uztverēju, kurš ir domāts vienam kādam zīmolam, bet, piemēram, kur ir Holyland Lark M2 kombo komplekts, kurā ir uzreiz komplektā abi Lightning un Type-C uztverēji. Tas nozīmē, ka vienu un to pašu mikrofonu ir iespēja pievienot gan pie Android telefoniem, gan pie iPhone telefoniem. Citi ražotāji, kā Rode, viņiem komplektā nāk gan vadiņš ar Type-C savienojumu, lai Rode uztverēju pieslēgt pie Androidiem un jauniem iPhone'iem, gan viņiem nāk komplektā vadiņš ar Lightning savienojumu. Piemēram, Wireless Go, tie mikrofoni ir universāli, viņiem nav komplekta vadiņā ne Androidam, ne iPhone'am, vecajam iPhone'am ar Lightningu, bet Rode tāpat piedāvā vienkārši divus aksesuārus, kā vadiņie Type-C USB abos galos priekš Androidiem un jaunajiem iPhone'iem vai Type-C un Lightning priekš iepriekšējiem iPhone'iem. Noteikti, kā ir uztverēji, kam ir vienkārši parastais štekeris 3,5 mm, tie ir domāti primāri videokameram, fotokameram ar video rakstīšanas funkciju, lai rakstītu uz nopietnu aparātu savu video. Bet, protams, pastāv pārējas gan uz mobiliem telefoniem, gan pārējas uz to pašu Type-C vai Lightningu. Citiem vārdiem šādu uztverēju var pieslēgt arī pie sava telefona. Noteikti par visam tam pārējām un sadarību mēs varam paskaidrot un pastāstīt veikalā, jo tas ir diezgan tāds sarežģīts jautājums. Tad atgriežamies pie tā, ka eksistē komplekti, kā piemēram Wireless Pro, kuru uzreiz piedāvāti komplekta vadiņi priekš savienošanas ar visa veida tipa mobiliem telefoniem, vai DJI komplektos viņi dod pārējas štekerus, ar kuriem var savienot uztverēju gan ar Androidiem, gan ar iPhone'iem. Tāpat Saramonic komplektā nāk uztverējs ar pārējām, lai uzreiz pievienot pie visa veida mobiliem telefoniem. Un Boja, jeb pastāv komplekti, Lark M2 kombo, ar kuru palīdzību neatkarība kāds telefons jums trapītu rokas, būs iespēja to savienot ar saviem radiomikrofoniem. Universālie komplekti tas ir forši, bet tad jums komplektā jābūt abiem uztverējiem uz Type-C un Lightningu,
plus iespējams uztverējs videokamerai. Bet, lai vienkāršot šo te komplektu un nemaksāt par liekiem uztverējiem, jums tad varētu būt nepieciešams izvēlēties vai nu tikai starp Lighting komplektiem, kur nāk tikai viens uztverējs, aprikots ar Apple Lighting priekš iPhone'iem līdz 15. versijai, neizskaitot 15. versiju, vai nu Type-C USB komplekti, kur naktu tikai viens uztverējs savienojumam ar telefonu, Androidu vai jaunāko iPhone 15. 16. versijas. Savukārt izvēlēties vai nu Lighting vai nu Type-C komplektu, jums būs pilnīga sadarbība ar jūsu telefonu. Varu vēl pieminēt, ka Type-C ierīces sadar ne tikai ar mobiliem telefoniem. Lielākā daļa no uztverējiem darbojas arī ar datoriem. Sanāk, ka var šo te uztverēju piespraust pie sava portatīvā vai stacionāra datora ar Type-C savienojumu un balss skaņa rakstīsies pa taisnu uz datoru. Piemēram, kaut kādai Zoom konferencei vai spēļu rakstīšanai, blogam, jebkuriem nolūkiem, kur jums vajag dabūt savu balsi datora iekšā. Ar sadarību mēs jau tiekam skaidrībā. Tad varam sadalīt visus mikrofonus, radiomikrofonu komplektus pēc runātāju daudzuma, pēc runātāju skaita. Un principā, ja jums ir tikai viens runātājs, kā es te pats viens runāju, tad jums pieteiktu ar radiomikrofonu komplektiem, kur nāk viens raidītājs, viens uztverējs, lai vienu uztverēju pielikt pie mobila telefona vai pie kameras un vienu raidītāju runātājiem. Un otrais variants, ja jums ir paredzēti vairāk par vienu runātāju, ja divi runātāji, tad daudzums ar komplektiem, kur nāk gan viens uztverējs, gan divi raidītāji. Tad sanāk, ka jums būtu komplektā divi raidītāji, vienam runātājam un kādam citam runātājam, piemēram, vienam cilvēkam, kas uzdot jautājumu, un otram cilvēkam, kas atbild uz jautājumiem, un tie abi raidītāji rakstīsies vienā ierīcē, telefonā vai kamerā. Kā viņi rakstīsies, vai no atsevišķi labajā, kreisajā kanālā, vai no kopā, tas jau ir cits jautājums. Piemēram, fotoaparāti prot rakstīt skaņu stereo režīmā. Jeb viens no mikrofoniem nāks labajā ausī, ierakstīsies otrs mikrofons kreisajā. Pēc tam montāžas laika būs iespēja katram kanālam noteikt līmeni, katru kanālu saregulēt un dabūt pareizo skaļumu. Mobiliem telefoniem visdrīzāk abi runātāji rakstīsies uz vienu kanālu, jeb kopā, tāda miksiņā, tāpēc ir svarīgi, lai radio mikrofoniem, raidītājiem būtu iespēja saregulēt skaļumu, jo varbūt viens runātājs runā skaļāk, otrs klusāk, un mums tad vajag to izlīdzināt. Respektīvi, mums tad tas pats DJI, piemēram, piedāvā komplektu vienam runātājiem vai diviem runātājiem, tas pats Rode Wireless Me ir vienam runātājiem vai diviem runātājiem, un daudzums ar citiem ražotājiem un komplektiem, kur uzreiz nāk dubultie mikrofoni, divi mikrofoniņi. Protams, ne tikai ar šo atšķirās mikrofonu komplekti. Ir ērta lietiņa, kad mikrofoni nāk tāda kastīte, kā man stāv priekšā. Lielākā daļa gadījumos tas kastītes ir aprīkotas ar kontaktiņiem, un tik līdz mēs ieliekam tur mikrofoniņu, tas var ladēties gan no ārējā USB, gan no bieži vien no iebūvētas baterijas. Sanāk tāpat kā austiņām ir tāds uzlādes koferis. Un ir variants, kad mēs ņemam ārā mikrofonu no kofera, tas uzreiz ieslēdzas, saprotot, ka tas ir izņemts no savas vietas. Vai nu tad ieliekam iekšā un varam redzēt, kā lampiņa mums norāda, kā ierīces lādējas. Ne visiem komplektiem tā ir. Piemēram, Rode Wireless Pro, vienam no krūtākajiem komplektiem, tas uzlādes koferis nāk komplektā, bet priekš Wireless Go un Wireless Me tie koferi, uzlādes koferi ir nopirkami atsevišķi. Gan no Rode ražotāja, gan no trešiem ražotājiem. Un ir diezgan interesants, svarīgs moments, runājot par komplektāciju, tas ir piespraužamie mikrofoniņi.
Protams, mūsdienas jau visiem pierasts, ka mikrofons ir runātājiem priekšā, un nevienam nav tā kā neērti, kā skatītāji redzēs šādu melnu klūci. Jā, es jums jau rādīju DJI baltu versiju, un tie mikrofoniņi eksistē vai balta krāsā, vai ar kaut kādiem silikona apvalkiem dažiem ražotājiem. Ejot tālāk, piemēram, Lark M2 HoloLens mikrofoniņi ir pavisam šādi maziņi, un tie ir aprīkoti ar magnētiņiem, kā var to vienkārši pie krekla ar magnētiņa palīdzību piestiprināt, vai tāpat ar knādīti pievienot. Un sanāk, ka šāds mazais mikrofoniņš, protams, daudz lakoniskas un smūgāk izskatīsies nekā lielais Rode Wireless Pro mikrofons. Un tad, lai paslēpt šādu lielo melno klūci, var to nolikt kaut kur pie jostas vai paslēpt kabātā un izvilkt ārā vādiņu mikrofoniņu, kas būs mazais, tāds smalkais un smuki rakstīs skaņu. Ne visi komplekti uzreiz nāk ar tādiem vādu mikrofoniņiem. Piemēram, HoloLens Lark Max lielais jaudīgais komplekts. Promo versija nāk uzreiz ar 2 mikrofoniņiem. Wireless Pro, viņiem nāk tāds smukais koferiņš, kurā iekšā ir 2 ļoti kvalitatīvi, diezgan dārgi pati pa sevi mikrofoni, kuri nodrošinā lielisku skaņas kvalitāti. Atsevišķi viens tas mikrofons vairāk pa 100 eiro maksā, un 2 tādi mikrofoni nāk šāda komplekta. Tātad ar šādiem mikrofoniem var tieši dabūt lielisku kvalitāti. Bet, piemēram, priekš Rode Wireless Go zināmiem mikrofoniem vai tiem pašiem Wireless Me, Rode piedāvā atsevišķi iegādāties piespraužamus vadu mikrofoniņus, lai jebkuru no saviem komplektiem to raidītāju paslēpt pie jostas un to mikrofoniņu izvest ārā. Bet, kā es minēju, tehnoloģija iet uz priekšu, mikrofoniņi kļūs arvien mazāk, un jau vairāk ražotāji, kā piemēram Boja, ar savu komplektu piedāvā tieši tādus podziņas veidā kompaktus mikrofonus. Bet varam pieminēt vēl, ka ne tikai 1 vai 2 runātājiem pastāv mikrofonu komplektācijas rēti, bet eksistē arī 4 runātājiem komplekti. Te mums ar Type-C telefonā pievienošanai nāk komplekts ar uzlādējumu koferiem, kur uzreiz 4 raidītāji, 1 uztverējs. Protams, viņi visi rakstīsies kopā uz mobilu telefonu, tad uzreiz vajag uzstādīt pareizus līmeņus, lai visi runātāji skan viena skaļumā, bet ar vienu komplektu var ierakstīt uzreiz 4 runātāju sarunu viena mobilajā telefonā. Ko tad var pateikt par to mikrofonu kvalitāti? Tuliņ mēs tiksim arī ar šo galā. Kas tieši nosaka radiomikrofonu kvalitāti? Pirmkārt, katram tam radioraidītājam skaņas kvalitāti nosaka pats mikrofoniņa kapsulis, jo katrai tā ierīcei iekšā stāv mazais mikrofoniņa kapsulis, kas ir kondensātoru mikrofoniņi, un tie tieši pārvērš skaņas gaisa viļņus, gaisa vibrāciju uz elektriskiem signāliem, jo kvalitatīvāk tas kapsulis veids to konvertāciju, jo labāk un kvalitatīvāk mums būs skaņa radiomikrofona. Un kā es jau pieminēju, piemēram, DJI savā krūtajā Wireless Pro komplektā dod atsevišķi vādu mikrofoniņus, kur šitais vādiņš ar kapsuli maksā ap 120 eiro. Tas nozīmē, ka šīs kapsulis ir ļoti vērtīgs, viņš ir ļoti kvalitatīvs. Salīdzinājumam Rode, par kuram atsevišķi mikrofoniņi, par kuriem mēs runājam, ka tos var piepirkt klāt pie Rode mikrofoniem, maksā 70 eiro par mikrofoniņu uz vadiņā. Tas nozīmē, ka arī pats kapsulis ir bišķiņ vienkāršāk nekā DJI mikrofonam. Un, piemēram, Godox mikrofoniem tie vadu piespraužamie mikrofoniņi, kas nāk komplektā, lielajā komplektācijā, maksā vēl lētāk.
Un tas tikai nozīmē, ka pats kapsulis viņš ir vēl bišķiņ vienkāršāk. Protams, to kvalitāti diezgan sarežģīti uztvert, klausīties tos mikrofonus. Varbūt vajag tad ierakstīt vienādus apstākļos, izveidot testu kaut kāda skaņas rakstīšanas studijā, pēc tam analizēt to skaņu kaut kāda specifiskā aparatūrā, bet mēs parasti varam teikt, ka radio mikrofonu komplekts, kas maksā tur 170 eiro, un radio mikrofonu komplekts, kas maksā 45 eiro, viņiem skaņas kvalitātes atšķirība būs tikpat liela, cik ir cenas atšķirība, jo nevar tik lētam komplektam katram skaņas raidītājam ielikt to kapsuli tik krūtu un kvalitatīvu, lai nodrošinātu tādu pašu skaņas līmeni kā dārgākam komplektam. Tāpēc mums saka tā kā skaidroties, kāpēc DJI pa 350 eiro mikrofona komplekti ar saviem kvalitatīviem skaņas mikrofoniem, tiem kapsuliem, dod tik labu skaņas kvalitāti. Es atdošu pirmu vietu pēc skaņas kvalitātes Rode Wireless Pro mikrofoniem tieši tādēļ, ka viņi dod šos te brīnumainus vādu mikrofoniņus komplektā. Bet viņi stāv paši raidītāji, kas arī man tagad ir pie krekla, stāv vienā līmenī ar DJI radio mikrofoniņu raidītājiem ļoti kvalitatīvas ierīces. Tad parastie Rode mums būs tā kā otra vieta pēc skaņas kvalitātes, un viņiem ir Wireless Me, bišķiņ vienkāršota versija, par kuru es pieminēšu bišķiņ tālāk. Tad mums HoloLens ir vesela virkne ar mikrofoniņiem, ar savu labu, lielisku tā kā kapsuļu kvalitāti, ir īpaši M2 jaunie mazie mikrofoniņi, un daudz citu ražotāju, kā Godox, Boya, Saramonic, kuriem arī ir pietiekami laba tieši pašu mikrofoniņa kvalitāte. Otrakārt, kvalitāti nosaka digitālais savienojums starp pašiem tiem divam ierīcēm, starp raidītāju un uztverēju. Noteikti, ka mūsdienas visu datu apmaiņa starp viņiem notiek tīri digitāli. Tur nav nekāda mums zināma analoga trokšņa, tas ir baltais trokšņs, kaut kādas skaņas fona, kas veidotos tieši no radiosignāliem, bet pati elektronika arī nosaka, vai tur ir kaut kāds trokšņs vai nē. Un, piemēram, tie paši Wireless Go Rode mikrofoni, viņam ir trokšņa līmenis ap -30 decibeliem. Tas ir tāds līmenis, kuru nevar dzirdēt ar ausi, kamēr nav palielināts līmenis kamerā. Tātad, ja no Wireless Me vai Wireless Go mikrofoniem mēs palielināsim skaņas līmeni, tad visdrīzāk tas trokšņis uzreiz būs dzirdams. Savukārt Wireless Pro mikrofoniem un DJI mikrofoniem tur jau ir -60 decibeli trokšņa līmenis. Tas nozīmē, ka pat paceļot vairākas reizes skaņas līmeni, joprojām trokšņis nebūs dzirdams. Katram mikrofonu komplektam tas parametrs ir kaut kur specifikācijā, un mēs varam saprast, ka -30 decibeli tas ir pieņēmams līmenis, jo populārākie blogeru mikrofoni ir tieši ar tādu trokšņa līmeni, bet visi parametri ap -60 decibeliem, arī HoloLens viņiem ir -60 decibeli, tas trokšņa līmenis. Tas ir ļoti labs trokšņa vai kvalitātes raidītājs. Un treškārt, kā mēs jau runājam, mikrofoni varētu būt pieslēgti caur parastu vadiņu pie telefona vai pie kameras. Tas nozīmē, ka balss ar skaņas vibrācijas palīdzību pārvēršas uz elektriskiem signāliem raidītājā, un no uztverēja tas signāls atkal pārvēršas par analogu tādu signālu, kas nāk parasti pa parastiem tādiem štekeru vadiņiem. Savukārt, kad mēs pieslēdzam pie telefona pa taisni uztverēju ar Type-C vai ar Lightningu, tad uztverējs sazinās ar telefonu pilnīgi digitāli, jeb mēs izlaižam vienu posmu, kur telefons savienots ar uztverēju pa parastu tā kā austiņu vadu.
Un noteikti, ka šāda veida savienojumi uzreiz uz Type-C, uzreiz uz Lightningu dos bišķi labāku skaņas kvalitāti. Bet jūs varat jau tagad orientēties, ka ražotāji ar labāku, lielāku cenu, viņiem noteikti būs labākā kvalitāte. Un, protams, komplekts, kur dārgāk maksās viens mikrofons ar vienu uztverēju nekā dubultais komplekts ar diviem raidītājiem, būs kvalitatīvāk par to komplektu. Nu, un saprotami, ka visi tādi vienkāršie komplekti tur pa dažiem 10 eiro, viņi ir lietojami, tur ir pieņemama skaņas kvalitāte kaut kādam blogam, bet tomēr komerciālajiem materiāliem, profesionālai video filmēšanai labāk izmantot kādu no krūtākajiem variantiem. Kā stiprinās tie radio raidītāji pie apģērbiem? Klasiski Rode, DJI un daudz citiem ražotājiem viņiem ir knādīši, ar kuru palīdzību var viegli pieknādēt to skaņas radiomikrofona raidītāju pie apģērbja. Bet daudz mūsdienas varianti jau ir aprīkoti ar magnetiskiem stiprinājumiem, kur mums ir magnetiņš pie raidītājā, pie knādē, un mēs varam tā pieknādēt. Nu, piemēram, kur man ir magnetiskais knādis, un es varu tad paņemt to skaņas raidītāju un pievienot viņu pie klipsīša. Vai, piemēram, ir mazais magnetiņš, kurš savienojas ar to skaņas raidītāju, es ieliku to magnetiņu zem krekla un varu, kā kaut kāds apsargs vai spēcagents, runāt tad šai raidītāji. Viņš man turas ar tāda magnetiņa palīdzību. Kā arī uz kakla man ir tāda saite ar magnetiņu priekšā, galā, vot šitādi. Un tad es varu šo te mikrofoniņu vienkārši pielikt. Un tas raidītājs turas it kā pats pa sevi pie apģērbja. Tad daudz varianti, kā šo te skaņas raidītāju piestiprināt pie savā kreklā. Protams, tas var noderēt kaut kur, lai paslēptu to skaņas raidītāju, vai nodarbojoties ar sportu un fitnesu, kur īpaši nav kur to pieknādēt, tad var izmantot visādus magnetiņus. Nu, vai izdomāt un kaut kur piemagnetizēt šo te mazu skaņas raidītāju ar magnetiņu pie, nezinu, galdā vai statīvā vai kaut kādiem mebelēm, lai tikai būtu pietiekami maz attālums līdz runātāja balss skaņas avotam. Mūsu piedāvājuma veikala vienmēr ir ļoti daudz mikrofona komplekti, dažādi ražotāji, dažādas komplektācijas. Mēs noteikti varam jums palīdzēt izvēlēties pareizu komplektu, kas būs saderīgs gan ar jūsu telefonu, gan ar jūsu mērķiem un ar jūsu runātāju skaitu, pēc jūsu kvalitātes, pēc jūsu noteikumiem. Tātad gaidim ciemos, rakstiet, zvaniet vai nāciet uz veikalu, lai parunāties ar mūsu konsultantiem, un daudz mūsu mikrofoni palīdzēs jums uzlabot jūsu video skaņas kvalitāti.